Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmieras novadā 7 ielām jauni nosaukumi. Iepazīsim uzņēmējus, kuri saņēmuši preču zīmi radīts Valmieras novadā. Novada bāriņtiesa aicina pieteikties jaunas audžu ģimenes un sācies tradicionālais Valmieras vieglatlētikas kluba skriešanas seriāls. Pirms gada Valmieras novadā tika lemts, ka nāktos atbrīvoties no padomju laika mantojuma pilsētas un arī novada ielās. Sekoja darba grupas izveide, ekspertu darbs, arī iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskajā apspriešanā. Tagad ir rezultāts. 7 ielām novadā jauni nosaukumi. Pārskatīt ielu nosaukumus novadā rosināja gan ģeopolitiskie notikumi Krievijas karš Ukrainā, gan arī likuma prasības atbrīvoties no padomju un nacistisko režīmu slavinošiem simboliem. Tātad ar domas 28. marta lēmumu nosaukšu. Tātad ir nolemts, ka Andreja Upīša iela ir pārdēvējama par Ziemeļu ielu, Riharda Gredzena ielu par Kastaņu ielu, Leona Paegles ielu par Pāvilu Rozīšu ielu, Valmiera mūžā esošā Pionieru iela sauksies Zirgu iela, Burtniekos esošā Jāņa Vintēna iela tiek pārsaukta par Ozolu ielu, Matīšos Matīšu pagastā esošo Oktobra ielu dēvēsim par Senču ielu un Sedes pilsētā esošo Uzvaras ielu turpmāk dēvēsim arī par Saules ielu. Ielu nosaukumu izvērtēšana tika uzsākta jau aizdītā gada martā, darba grupā iesaistot vēsturniekus, 3 zinātņu doktorus, kā arī pašvaldības pārstāvjus. Arī iesaistīties tika aicināti iedzīvotāji, taču sākotnēji nebija lielas aktivitātes. Mums bija arī viens iepriekšējais domas lēmums, bet tad arī mēs sapratām, ka varbūt mēs neesam pietiekami sabiedrību iesaistījuši. Un ka, ja mēs līdz pirmajam domas lēmumam mums bija tikai 29 respondenti, tad jau arī šeit, jau pie visas publiskās apspriešanas, mums bija jau vairāk nekā 300 respondenti, kas arī tiešām aktīvi iesaistījās, aktīvi komunicēja un arī palīdzēja veikt šo ielu nosaukumu izvēli. Ja mēs tā skatāmies tīri procentuāli, tad vislabākais rezultāts bija Sedā, jo Uzvaras ielu pārdēvējot par Saules ielu, par to balsoja 91% respondentu. Burtnieku pagastā Ozola iela 90,7%. Jāatzīst, ka šeit uz sabiedrisko apspriešanu vēl gāja arī Zandarta iela, bet iedzīvotāji viennozīmīgi deva priekšroku Ozola ielai. Matīšu pagastā Oktobra iela par Senču ielu balsoja 66% respondentu. Valmiera mūžā pārdēvējot Pionieru par Zirgu ielu bija 72,1% respondentu atbalsts. Nu, un tad šeit pilsētā mums bija arī nedaudz varbūt arī tā svārstīgāk. Valmierā Leona Paegles ielas pārdēvēšana Pāvilu Rozīšu ielu no visiem variantiem bija 52,4% atbalsts. Riharda Gredzena ielu pārdēvējot par Kastaņu ielu 81,8% atbalsts. Un Valmiera Andreja Upīša par Ziemeļu ielu te bija 51,7%. Tā kā nekas labāks par demokrātiju nav izdomāts. Varbūt var rasties jautājums, kāpēc viena no galvenajām Valmieras ielām turpmāk būs tieši Ziemeļu iela? Kāpēc taisni Ziemeļu iela? Tas ir arī tāds, varbūt arī tīri precīzs virziena rādījums. Un šeit arī jau tātad uz sabiedrisko apspriešanu tika likti arī vairāk tie varianti, kas bija guvuši lielāku arī atbalstu, un arī no tiem tad arī tika veikta izvēle. Bet kas būs jādara to māju īpašniekiem, kuriem mainās ielu nosaukums? Visi izdevumi par šo ielu nosaukumu maiņu tiek sekti no Valmieras novada budžeta līdzekļiem. Arī ir viss ir veicams, visi darbi, kas saistās ar ielu pārdēvēšanu, veicami 2 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienu. Un vēl, lai visi zinātu, tad arī tiešām precīzi, kā tad, vai tas skar viņu vai tā tālāk, tad šis arī domas lēmums tiek publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis un arī tiks ievietots arī tuvākajā domas informatīvajā izdevumā. Tā kā katrā pastkastē arī iedzīvotāji arī saņems arī tiešām šo lēmumu un zinās, kā tad, lai zinātu, kādi viņiem tie darbi iedzīvotājiem, nekādi darbi jāveic nav. Arī, ja kaut kas mainīsies, tad, piemēram, ir kaut kāds īpašums pārdots un tā tālāk,
vai arī īpašums tiek nopirkts, tad arī zemes grāmatā, arī veicot kaut kādu pirmo darbību, arī redzēsim arī jauno nosaukumu. Tik tālu par ielu nosaukumu maiņu, bet vēl no šā gada visā novadā sāksies pakāpeniski pārēj uz māju un ielu vienota dizaina norādēm. Te pamatojums ir tas, ka apvienojoties 8 novadiem Valmieras novadā, katrā no tiem ir atšķirīgs norāžu noformējums vai krāsa. Secinājām, ka ir nepieciešams izveidot tādu kā vienotu sistēmu ar mērķi tomēr radīt tādu arī estētiski piederības sajūtu, skatoties uz norāžu sistēmām, tad, lai ir saprotams, ka tas ir iekš Valmieras novada, kā arī otrs mērķis, ne tikai estētika, bet arī tīri funkcionāli, lai pakalpojumu sniedzējiem un arī operatīvajam transportam būtu daudz vienkāršāk saprast un orientēties, kur viņiem ir jānokļūst, kāds ir gala mērķis. Un, jā, tā tad ir izdoti kopš šī gada janvāra jauni saistošie noteikumi, kuros arī ir sīki un smalki detalizēti aprakstīts, kādām būs jābūt jaunajām norāžu sistēmām, gan par adresāciju, gan numerāciju un visu pārējo. Un tā lielākā izmaiņa ir tas, ka pilsētās un ciemos būs šāda te zila norāžu sistēma un pārējā teritorijā tumši zaļa. Bet tas jāskatās konkrēti detalizēti jau šajos saistošajos noteikumos. Un arī es ieteiktu arī pirms izgatavošanas tiešām ar tiem rūpīgi iepazīties un arī izgatavošanu meklēt pie speciālista, lai nav tā, ka kaut kas ir nepareizi vai nepilnīgi izgatavots, jo tomēr tas ir arī administratīvā atbildība tam ir. Un vēl gribu pieminēt, ka šī norāžu sistēma nav jāmaina uzreiz, kopš ir stājušies spēkā šie saistošie noteikumi, bet tas ir jādara pakāpeniski tajā mirklī, kad tiešām tiek konstatēts, ka tā norāde jau ir novecojusi un viņa ir jāatjauno. Šie saistošie noteikumi attiec uz visu novadu, un te jāteic, ka šai māju numerācijas, ielu un norāžu nomaiņai ir atvēlēts gan ilgs laiks, 10 gadi, bet jaunu uzceltu ēku īpašniekiem norādes atbilstoši jaunajam dizainam būs jānodrošina jau šogad. Ar šo raidījumu aizsākam sižetu sēriju Radīts Valmieras novadā, kur iepazīsim vietējos ražotājus ar preču zīmi Radīts Valmieras novadā. Un nākamajā sižetā mēs dosimies pie Tatjanas Kotovas, kura radoši ada un tamborē bērnu rotaļlietas un arī sedziņas. Tatjana Kotova pēc profesijas ir konditore, taču pēc muguras traumas viņa sāka pievērsties rokdarbiem, jo vairs nespēja veikt fizisku darbu. Kā kurzemniece viņa vēlējās būt neatkarīga un aktīva. Tā radās ideja sākt savu mazo uzņēmumu TK bērnu sedziņas. Iesāku, es nezinu, vai internetā, YouTubā kaut ko sāku mēģināt, un tad tev paziņas, draugi iesaka, kad Valmierā nevar kokvilnas sedziņas nopirkt bērniem. Un tāpēc man ir tas nosaukums TK, tas ir Tatjana Kotova un bērnu sedziņas. Un tā. Sākums ir tam, kad veselība, un tad tu apzinies, ka tu negribas sēdēt mājās un gribas aktīvāk. Šobrīd ir pagājuši 7 gadi, kopš Tatjana Kotova, kā pati norāda, sāka priecāt savu mīļāko auditoriju bērnus ar rotaļlietām un sedziņām, kuru kvalitāte viņai ir ļoti svarīga. Tāpēc man arī ir segas tikai no kokvilnas, ja, jo kokvilna ir tas, ka viņa arī mazliet ir pieņemamāka cena, ja, jo tad visi var plus mīnus var atļauties. Negribas noniecināt nevienu citu, bet kad es ieraugu kaut kādas sintētiska materiāla piedāvāt zīdainīšiem sedziņas, man liekas, tā nevajadzētu darīt, jo mums pašiem gribas kokvilniņu, vai viņa elpot un viņa būtu patīkama pie ķermeņa. Līdz ar to augsta kvalitāte attiec ne tikai uz sedziņām, bet arī uz rotaļlietām, kas ir piemērots pat vismazākajiem bērniem. Viņš var zēlēt, ņemt mutē, kas nav bīstamas, arī no kokvilnas, no kvalitatīvas kokvilnas. Tālāk ir tādas mantiņas, kuras jau tā kā lielākiem, kas ir, tā kā es saku, šī tā mīkstā dzīņa, kuru jau bērns neņems mutē, bet viņam jau būs tā kā draudziņš. Katrs izveidotais rotaļu dzīvnieks ir unikāls, un ko tādu veikalu plauktos nevar atrast. Katram dzīvnieciņam, viņa ir pilnīgi citas sejas izteiksme, jo mani pasaka dinozauriņi, ka man saka,
Bet skaties, viņš dusmīgs viens tev tur ir uztaisījies, jo viņam tādas uzacis tādas, saka, ne, laikam jāņem būs tās uzacis viņam nos, jo katram ir pilnīgi tā cita sejas grimas, es varu taisīt pēc vienas schēmas, bet tik un tā, vai nu mans iekšējais noskaņojums kāds, bet es jau cenšos, kad man ir slikti, tad es vispār neādu un netamborēju, vai tikai tās labākās, foršākās sajūtas ir iekšā tais mantiņās. Nepārtraukti nepieciešams ieguldīt uzņēmumā, lai paplašinātu piedāvājumu un nodrošinātu dažādību. Es esmu sapratusi tagad pēdējā tirdziņā, kad ne visi var atļauties lielākas mantas. Jā, viņas ir skaistas, bet var atļauties mazākas. Līdz ar to es esmu sapratusi, ka man ir jāveido tāds sortiments, kur ir mazāka materiāla, tā kā izēvielas, mazāk patēriņš un laika, līdz ar to es arī mazāku cenu varu uzlikt viņai. Un to mantiņas tad tās maziņākās var nopirkt, atļauties cilvēki. Tātjenai Kotovai prieku dod cilvēku atzinību. Viņai ir svarīgi just, ka viņas ieguldītais darbs tiek novērtēts, un to sniedz preču zīme radīts Valmieras novadā. Es jau sen lielos ar to, ka es esmu nākus no Valmieras, ka mani darbi ir nākuši no Valmieras. Līdz ar to, un ja tas ir tāds, ka vēl tev tā kā dome vēl atzīst, un kā pašvaldība, man liekas, tas ļoti krūti, tas ir ļoti forši. To, kad esmu novērtēta, ka es esmu ieraudzīta, ka es arī cenšos Valmieras labāk kaut ko darīt. Jebkuram Valmieras novada ražotājam ir iespēja pieteikties preču zīmes radīts Valmieras novadā saņemšanai. Vairāk informācijas ir pieejama Valmieras novada tīmekļa vietnē sadaļā Attīstība radīts Valmieras novadā. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un turpinājumā stāstīsim. Valmieras novada bāriņtiesa aicina pieteikties jaunas audžu ģimenes. Un sācies arī tradicionālais Valmieras vieglatlētikas kluba skriešanas seriāls. Valmieras novadā, tāpat kā Latvijā, šobrīd ļoti trūkst audžu ģimeņu. Novada bāriņtiesa aktualizē šo problēmu un aicina cilvēkus, kuri ir gatavi uzņemties šo atbildību, pieteikties. Bet par šo visu plašāk jau turpinājumā. Par to, kāds Valmieras novada bāriņtiesas darbā ir bijis aizvadītais gads, liecina apkopotie dati sagatavotajā pārskata ziņojumā. Uz 2023. gada 31. decembri Valmieras novadā ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir 103 bērni. Un no visiem ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem 65 bērni ir ievietoti aizbildņu ģimenēs, bet audžu ģimenēs mums atrodas ievietoti 31 bērns un 7 bērni mums atrodas institūcijās. Un, protams, kad no šī pārskata ziņojuma tad mēs arī varam redzēt arī par to, ka šobrīd mums audžu ģimenes status ir piešķirts šobrīd 44 ģimenēm. Pagājušajā gadā šis skaits mums bija lielāks, tās bija 50 audžu ģimenes. Šogad šis skaits mums ir samazinājies. Tāpat kā visā valstī šobrīd ir kritiska situācija saistībā par audžu ģimeņu pieejamību, jo šobrīd ir situācija tāda, ka audžu ģimenes, protams, viņas ir, bet viņas ir par maz. Bet toties situācijas, kad nāks no nelabvēlīgām ģimenēm izņemt bērnus, nemazinās, un arī Valmieras novadā šādu gadījumu ir pietiekoši daudz. Mēs varētu runāt par skaitli vairāk desmiti. Ja? Protams, ka tas skaitlis ir svārstīgs, bet protams, ka vispriecīgāk mēs būtu tad, ja mums nenāktos vispār šāds lēmums, teiksim, tīri pieņemt. Valmieras novadā situācija nav atšķirīga no tās, kāda tā ir arī citās pašvaldībās, jo arī trūkst audžu ģimeņu. Šobrīd tā situācija ir, es gribētu teikt, diezgan traģiska. Jo mūsu centrā audžu ģimenes esošās ir jau ļoti piepildītas, un jaunas audžu ģimenes neveidojas tik daudz, kā to gribētos. Iemesli varētu būt dažādi. Droši vien jau, ka visa mūsu situācija, kādā mēs šobrīd esam, sociāla-ekonomiskā un politiskā situācija, vai arī varbūt vienkārši cilvēks ir nepieciešams uzrunāt un tā kā aktualizēt šo te audžu ģimenes jautājumu. Audžu ģimenes saņem atbalstu gan no valsts, gan pašvaldībām.
Par to jau nemitīgi jau katru gadu tiek runāts par to, ka ir jāstiprina gan aizbildņu ģimenes, gan auģu ģimenes. Ja, to, protams, var darīt dažādos veidos, arī materiāli arī stimulējot, ja palielināt šos te pabalstus par aprūpi esošiem bērniem, tad atlīdzības šos jautājumus. Ja. Pēc manas iekšējās pārliecības tam noteikti nevajadzētu būt tam galvenajam motivatoram. Protams, lielākoties jau ārpus ģimenes aprūpē nonāk bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Bērni, kuriem bieži vien ir uzvedības vai veselības traucējumi, kas arī, protams, ir pārbaudījums un papildus rūpes auģu ģimenei. Taču šajās situācijās ģimene nepaliek viena. Vides maiņa, gan jaunu noteikumu pieņemšana un jaunu apstākļu pieņemšana, tas viss rada ļoti lielu stresu un ļoti liels pārdzīvojums. Un līdz ar to arī šiem bērniem ir nepieciešams papildus atbalsts un palīdzība. Un mūsu centrs spēja nodrošināt dažādus atbalsta pakalpojumus gan pašām auģu ģimenēm, gan bērniem. Tās ir gan psihologu konsultācijas, gan psihoterapijas, gan, piemēram, mūzikas un mākslas terapijas, gan smilšu terapijas. Tāpat arī mēs nereti konstatējam, ka bērniem ir kādi attīstības traucējumi vai kavēta attīstība kādā no jomām. Arī šajos gadījumos mēs varam atrast attiecīgus speciālistus. Iemesli, kāpēc šobrīd ir tik kritiska situācija ar auģu ģimenēm, ir dažādi. Ne tikai atalgojuma lielums, arī tas, ja esošajās ģimenēs jau ir bērni, ir ģimenes, kuras savulaik kļuva par auģu ģimenēm, bet tagad jau ir krietni gados. Tie ir arī veselības apsvērumi, nogurums, tāpēc ļoti svarīgi ir piesaistīt jaunas ģimenes. 18. gadā, tad, kad izveidojās ārpus ģimenes atbalsta centri Latvijā, tad arī bija tāda plaša kampaņa, kad cilvēki tika aicināti kļūt par auģu ģimenēm. Šobrīd varbūt tāda kampaņa nav bijusi, līdz ar to arī varbūt ir šāds te noplakums. Tā kā droši vien, ka daudz dažādi apstākļi tur ir kopā. Tas, ko mēs varam tikai darīt šobrīd, ir uzrunāt sabiedrību, ja, kad nebaidīties nākt, kļūt par auģu ģimenēm, tad bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, ja, bet situācija tāda, kāda viņi ir šobrīd. Aprīļa 2. pusē SOS ģimeņu atbalsta centrs Airi vecākiem organizē mācības topošajām auģu ģimenēm un adoptētājiem. Šobrīd pieteikušies ir tikai 6 pretendenti, bet, kā informē atbalsta centrā, tad, lai notiktu mācības, vajadzīgas vismaz 12–13 auģu ģimenes vai adoptētāji. Tāpēc vēl tiek gaidīti pieteikumi. Sākoties pavasarim, veselīgu dzīvesveida piekritējiem, trešdienu vakars ir iespēja pavadīt Valmieras vieglatlētikas kluba rīkotajā skriešanas seriālā. Tas norisinās Jāņa Daliņa stadionā. Devāmies noskaidrot, ko paši sportisti domā par trešdienu vakariem, ko iespēja pavadīt ar dombiedriem. Valmieras vieglatlētikas kluba rīkotais skriešanas seriāls notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Laika gaitā tajā piedalījušies daudz un dažādi skrējēji. Taču starp sportistiem, kas seriālā piedalās, šogad ir kāds, kas šajā seriālā piedalās jau no pašiem pirmsākumiem. Tāpat pēc darba izklaidēties gribēju. Tā kā, lai būtu kāda komandas biedra, ko var sacensties un tad jau ieiet tajā azartā un tad jāiet. Šis ir lielisks veids, kā socializēties. Jā, sarunāties var un... Skriešanas seriālā piedalās interesanti ne tikai no Valmieras, bet arī no tuvākas un tālākas apkārtnes. Piemēram, dalībniekam no Rīgas ir savi iemesli, kādēļ doties skriet tieši uz Valmieru. Man Valmieras stadions ir mīļākais stadions vispār, un te ir ļoti laba atmosfēra, kolosāla vieta. Man mīļākā, tāpēc, ka te ir koki apkārt, arī karstā laikā te ļoti labi skriet. Arī sen es jau to ievēroju jau pirms 20 gadiem, kad ir lieliski rezultāti. Pateicoties svaigam gaisam, kokiem un stadions lielisks, un tagad vēl manēža. Ļoti man te patīk. Savukārt Valmieras sporta skolas audzēkņiem ir viens vienojošs iemesls, kādēļ viņi startē skriešanas seriālā. Proti, tas ir sportistu treneris. Noteikti mans treneris, kas ir Aitis, man kolosālie draugi, trenējoties Valmieras sporta skolā. Vienreiz bija tā, kad es Stieņos tur biju, trenējos patās. Kad bija tie vecais Daliņa stadions. Es tur trenējos, es skatījos, kaut kādas sacensības notiek.
Un es domāju, aiziet jāapstāsta, kas te notiek. Un tā es atnācu te, tā kā paskatījos, tā iepatikās, un te satiku savu treneri tagadējo. Un tā es pie viņa pievienojos, pie viņa treniņiem, un tad viņš man ieteica to pirmo seriālu, tas skrieta. Rudenī, kad seriāla sezona ir noslēgusies, tiek rīkots pasākums, kurā tiek apbalvoti labākie un aktīvākie seriāla dalībnieki. Šis pasākums parasti notiek novembra sākumā, kad dzimšanas dienas ir leģendārais soļotājs Jānis Daliņš. Kā tradīcija mums ir arī izveidojusies tā, kad noslēdzot šo sacensību sezonu rudens pusē, jo parasti mums sāks marta beigās vai aprīlī līdz oktobrim, bet tieši šī seriāla noslēgums un apbalvošana tiek rīkots novembra 1. sestdienā. Tas ir ap to 5. novembri, kad Jānim Daliņam ir dzimšanas diena, tad reizē ar šo viņa dzimšanas dienu mēs rīkojam Jāņa Daliņam piemiņas skrējienu. Šeit no Jāņa Daliņa stadiona pieminekļa uz Brenguļiem, kur ir viņa dzimšanas vietas mājas. Un tad arī notiek Brenguļos šīs skriešanas seriāla apbalvošana. Piedalīties šajā skrējienā tiek aicināts ik viens, neatkarīgi no līdzinājās sacensību pieredzes un fiziskās sagatavotības. Nereti novērots, ka cilvēkam ir vieglāk sev piespiest nodarboties ar fiziskām aktivitātēm kopā ar dombiedriem. Es domāju, ka šeit nav tādi uzvarētāji. Ir jānāk, jāmēģina un jāveic šī distance katram pēc savām spējām un pēc savām fiziskajām dotībām. Šeit mēs neskatāmies, kurš pirmais, kurš otrais. Katrs ir uzvarētājs, kas ir pievēršis šo distanci, un par to ir liels prieks. Sacensībās kopā tiks aizvadītas 18 kārtas. Sākot no 3000 metru skrējiena stadionā līdz pat 1 stundas skrējienam stadionā. Stundas skrējienā tiks mērīta katra dalībnieka veiktā distance. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. 6. aprīlī 1:00 Valmieras muzeja izstāžu namā atvērs mākslinieču Birutas Jansonas, Antras Galzonas, Gitas Sirmās un Lailas Stradas darbu izstādi Laika dārs, kā arī tekstilmākslinieces Anitas Celmas darbu izstādi Atgriešanās. Anita Celma strādā gobelēna tehnikā, aužot vilnā, sizelā, vieglajā sintētikā, materiālos, ko ir iespējams krāsot ar rokām. Izstādes Valmieras muzejā skatāmas līdz 29. maijam. Valmieras novadā 6., 7. un 28. aprīlī norisināsies akcijas Satiec savu meistaru. Tā aicina ikvienu piedalīties meistardarbnīcās, lai interesantā veidā plašāk uzzinātu par kādu amata prasmi un tādējādi stiprinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu. Dažādas darbnīcas norisināsies arī Valmieras novadā, tostarp Valmierā, Masalacā, Rencēnos, Sēļos un Vaidavā. Interesantiem būs iespēja sākt apgūt aušanu, adīšanu, audumu projektēšanu, veidot augu atspiedumus malā, gleznot ar adatu, krāsot dziju un iepazīt citus arodus. Plašāka informācija par darbnīcu norises laikiem pieejama Valmieras novada tīmekļa vietnē. Laiku starp pavasara un vasaras saulgriežiem latviešu tradīcijās dēvē par ūsiņiem, un ūsiņdiena kādreiz bijusi atskaites punkts, pēc kura droši drīkstēja laist lopus pieguļā. Par godu ūsiņdienai un ar to saistītajām tradīcijām 21. aprīlī 10:00 norisināsies pārgājiens Valmieras novada Kocēnu pusē, kas vedīs pa tādiem ceļiem un takām, kur kokiem svaigi izdzīto lapu košums un smarža visjaukākā, kur lauku plašums vistālākais, kur zirgu pieguļas visskaistākās. Maršruta plānojums ir lineārs un tā aptuvenais garums ir 17 km. Nokļūšanai atpakaļ uz Valmieru iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Pārgājienu dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc savu dalību aicinām pieteikt Valmieras turisma informācijas centrā. Lai aktīva nedēļas nogale!